Latviešu akadēmiskajā muzikā nenopietna rakstura dziesmas, iekšu joku vai humora dziesmas ir samērā reta parādība. Tie vairāk ir ar kādu konkrētu situāciju saistīti darbi, rakstīti pēc pasūtījuma, konkrētam dziedātājiem vai konkrētai situācijai. Kas ir humors mūzikā? Nu, manuprāt, vispirms tas ir dziesmas teksts, ko ilustrē, paspilgtina vai papildina muzikālais pavadījums, tātad šis viss kopā. Protams, būtisks ir arī konteksts, kurā šī dziesma tiek izpildīta. Latviešu mūzikas klasiķu pulkā lielākie humora mīlētāji ir Jānis Mediņš, ja viņa solo dziesmas Trīnas domas ar bambānu tekstu, Nakts traģēdija ar orientāciju vārdiem, Maģēs Zaļiņš, protams, koru dziesmas Stāsts par Kaziņu, solo gabali vairāk gan studentiem domāt, bet tomēr bibliotēkā un rečitatīvs un ārī no operetes Mīlā vīlies ūdenslīdējs, Jānis Ķepītis, dziesma vīru korim vai ansamblīm un klavierēm Mūsu ēdis medībās ar Gunārs Algas tekstu, par mednieku neveiksim medībās, kad meža kuilis mednieku uztrēns kokā. Un, protams, Jānis Kalniņš, lielais joknīlis, visbiežāk gan tēvēts par Janku. Starp citu šī gada jubilārs, jo 3. novembrī viņa apritēja 110 gadu. No komponistā vokālā žanra darbiem humorā jomā pērlis ir 5 humoreski sākas Ludviga Šontika-Lēra tekstiem. Nu, jāpiemina arī nosaukumi Iemīlējies bazūnists, Tukšā vasarnīca, Ziedoņa idille, Rudenis un, laikam tā, kuras nosaukums ir visbiežāk šur pieminēts, Zaļš kartupels. Tāpat nekrologs Emigranta Zābakam ir rāt no tautas dziesmu apdares, kā Tauriķis, Ūja, Ilzīte, un 4 Jāņa Kalniņa komponētās, neapdarinātās, bet komponētās nerātnās dainas. Nu, tagad tās saprotam iemeslu dēļ ir mazināms, tad vienkārši jāpiemina nosaukumi. Nosaukumi ir rātni, tā kā dod māmiņa, es mētiņa, mētās gājējs un bēdz. Tomēr vislielāko popularitāti guvušas dziesmas, kuras Jānis Kalniņš ir iestrādājis savās operās. Un pirms runāt par šiem dziesmām ir jāatgādina viens nozīmīgs fakts komponistu biogrāfijā. No 24. līdz 33. gadam Jānis Kalniņš ir kora diriģents un muzikālās daļas vadītājs Nacionālajā teātrī. Raksta un aranžē muziku dažādām izrādēm, un oriģināla muzika ir tapusi apmēram 40 uzvedumiem. Tā skaitā Lolica Brīnumputnam un Hamletam. Tā kā vairāk vai mazāk operu iedīļi saistīti tieši ar Nacionālo teātri. Lolica Brīnumputnas teātrī pirmizrādi piedzīvo 27. gadā, opera 34. gadā. Jāatzīmē, ka mūsu interesējošā poķa dziesma nav atrodama ne Annas brigadējas lugā, operas libreta pirma materiālā, ne arī izrādes muzikā Nacionālā teātra iestudē. Un šo situāciju paskaidro paša autora komentārs operas klavieru izvilkuma priekšvārtā. Dziļi cienītā autori uzrakstīja uz manu vēlēšanos tekstu poķa dziesmiņai 3. ainā. Dziesmas skan ainā tumsta krogā, kur ieradušies abi brašie ķēniņdēli, Oķis un Cintis. Šādā situācijā ir prasījies kāds brašāks gabals, un Janka tādu arī ir uzrakstījis. Kā šo dziesmu komentē Jākavs Poruks, plašu krūti Poķis dzied, esam lielķēniņu dēli. Ja tā nav tautas dziesma, tad par tādu to pilnīgi var noturēt. Vienkārši smalkjūtīgi atturīgs diatoniskais tērps, tautiski braša, plastiska melodija, īstais populārais Jānis Kalniņš, kādu viņu pazīstam skanīgajos, attapīgajos tautas dziesmu sabalsojumos. Jau pieminēju, ka dziesmas tekstu komponists pasūta Annai Brigaderei. Jākavs Poruks gad piemina vēl vienu detaļu, kā izrādes ģenerāla mēģinājumā Jāņa Kalniņa tēvs komponists Alfrēds Kalniņš esot ieteicis poķa dziesmiņai pierakstīt vēl klāt dažus pantiņus, tad efekts būšot lielāks. Un beidzamo pantiņu pieraksta klāt Goga, iepšu Gustavs Neimanis. Cits starpā viņš ir redzams šeit aizmugurē kā rodzinieks Tumstis. Un pantiņš sāks ar vārdiem, kas ir mūsu, tas ir mūsu. Kā turpinās, to jūs dzirdēsiet tad, kad dziesma skanēs.
Dziesma ir vienbalsīga, to var dziedāt viens solists, var dziedāt vairāki, atbilstoši situācijai un režisora vēlmēm. Reiz šī poķa dziesma Lodze Brīnumputnā ir skanējusi uz Nacionālās operas skatuves, tagad tā kopā ar operu dzirdama operas studijas Figaro iestudējumā. Dziesma ir piemērot dažādiem koncertiem, kā Piedevu, Bravo viss gabals, kā vēsta laikraksti to ir dziedājuši, kā piedalās gan Jānis Niedra, Pauls Berkols, Boris Piekalnītis. Nu, un tagad arī video piemērs, tas būs šis te variants ne no operas, tas ieraksts no sarīkojuma Klasiķu nedarbi, Rakstniecības teātra un mūzikas muzejā 2008. gada 1. aprīlī. Un daži vārdi par tiem, kas dzied. Labajā pusē būs redzams Jānis Markovs, lielisks dziedātājs un arī parodisks, diemžēl jau citā saulē. Kreisajā pusē Oskars Zaļkalniņš, šobrīd strādā BT1 un ir piedalījies Eirovīzijā ar Karību jūras pirātiem, bet pašā centrā Arturs Mangulis, šobrīd Olijas novada domes priekšsēdētājs. Pie klavieriem Aldis Liepiņš. Esam lielkēniņa dēli, radiri-rallala, ejam naudzim svešās zemes, radiri-rallala. Pilsētas habauti bruņi, radiri-rallala, pāra pūku tāka skudru, radiri-rallala. Svešās zemes, 10 jūras, radiri-rallala. Apkārt riņķi viss mums pieder, radiri-rallala. Lucam salta sidra piņa, radiri-rallala. Lucam miežu alutiņa, radiri-rallala. Izver pieci silti laušu, radiri-rallala. Izver mūsu alutiņa, radiri-rallala. Kas ir mūsu, tas ir mūsu, radiri-rallala. Kas ir jūsu, ārpus mūsu, radiri-rallala. 1936. gada 17. februārī pirmizrādi uz Nacionālās operas skatuves piedzīvoja Jāņa Kalniņa opera Hamlets. Kā raksta Jakabs Poruks, Kalniņa librets liecina teicamu muzikālu dramatiskās uzbūves un skatuves pazīšanu. Traģēdijas komponēšanai ir savu vēsturi. 1932. gada rudenī Nacionālā teātrī Hamletu inscenēja Mihails Čehovs, spēlējot pats galveno lomu. Šīm uzvedumām Jānis Kalniņš, toreiz Nacionālā teātra diriģents, komponēja mūziku pēc Čehova norādījumiem. No šīs mūzikas tikai niecīgi fragmenti uzņemti tagadējā darbā. Piebildu, tā ir Kapraču dziesma un Ofēlijas dziesma. Bet Čehova lielā mākslinieckā personība un viņa veidotā Šekspīra traģēdija atstājusi komponistu neizdzēšamu iespaidu un deva viņam impulsu Hamletu komponēt. Viņa sagatavošanās paņēmiens ir tik vienkārši, cik reti lietāts. Viņš iztiek bez libretista, rīkojoties vienīgi ar sarkano zīmolu. Viņš saīsina Šekspīra oriģinālu, Jūlija Rozes tulkojumā, iztiekot gan pilnīgi bez šuvēm. Kapraču dziesmas melodiju autors ir paturējis no savas pirmās Hamleta mūzikas. Tā atkal rāda nepārspējamo humoristu Kalniņu. Dziesma uzbūvēta uz pāris laustiem akordiem, iegūst savu īpatnējo pievilcību taisni ar šo harmoniskās un lēkājoši ritmiskās monotonijas savienojumu. Tātad Kapraču dziesmas pirmais variants no Nacionālā teātra nošu arhīva. Un salīdzinot šo dziesmas eksemplāru ar to, kas skan operā, ir redzams vairākas atšķirības. Teātrī katrs kaprats dzied pamīšus pa rindiņai, bet operā katrs dzied vienu pantiņu. Teātra variantam nav starpspēles un dziesmiņas atkārtojuma, un teātra variantā nav šo šarmanto burvīgo vārdu leksim bedrē un leksim laukā.
Tas, ka dziesmiņa bija populāra jau teātrī un teātra uzveduma laikos, liecina arī šis te attēls uz Hamleta obojas partijas lapas. Arnolds Sala ir pierakstījis klāt kapraču dziesmas tekstu. Režisors Mihails Čehovs, Hamleta lomā kreisajā pusē, un kaprači Teodors Pludnieks un Mārtiņš Gailis. Starp citu, Mārtiņš Gailis ir tas pats pieminētais humorists Ludvigs Šanteklērs, kura 5 humoriskas Jānis Kalniņš ir komponējis. Un skats no operas Hamlets un kaprači. Marijas Vētra grāmatā Mans baltais nams raksta. Kapračus dziedāja Rihards Pelle un Aleksandrs Kortāns. Mazas bija viņu lomas, bet, kas redzēja Hamletu, šos kapračus neaizmirsa. Kapraču dziesmā Jankam mūzika bija izdevusies tik šekspīriski sarkastiski, un Ričiņš aiz sašiņa tik klasiski klaidoņu paraugi, ka kapraču dziesma izvērtās par tik vērtīgu skatu kā Lielās pils balle un divkauja. Par kapračiem un dziesmīs dziedāšanu plīst daudzas leģendas, pieminējuši tikai 2. Pirmo atstāsta režisors Jānis Zariņš. Nekad neaizmirsīšu traģikomisku gadījumu kādā Hamleta izrādē. Uz skatuves pašreiz ir kapsēts skats, kurā bija kaprači, Kortāns un Pelle, abi jau lielās zeģelēs, raujas pa kapu, dziedādami, kad biju jauns. Es sēžu direkcijas ložā un vērojot izrādi, klausos, kā šiem tur. Kapā tā dziesma nekādi neiet kopā ar orķestri. Bet viņi tik turpina dziedāt savā dziesmā un meldiņā. Jānis Kalniņš pie orķestra pults valda smieklus, bet vēl cenšas saķert ziedoņus. Tomēr tas neizdodas un smieklos raustīdamies, viņš noliek diriģenta Zizlus pults. Orķestrī iestājas klusums. No bedres ķercošā balsī atskan viena kapreču frāze baritonā. Aleksandrs Kortāns. Baritons. Leksim ārā, otra tenorā, upā. Un Kortāns ar Pelli izķepurojas no bedres. Abi brīnās, kas noticis ar orķestri, kāpēc nespēlē tālāk. Bet publika pārņem skaļu smieku šals un brašajiem kapračiem pusmēneša alga vējā. Šai reizē viņi tā tad ir no bedres izkļuvuši ārā saviem spēkiem. Bet citā leģendā, ko šī referāta autoram atstāstīja dziedātāja Anna Ludiņa, tad viņi no tās bedres nav varējuši laukā tikt. Viss jau būtu bijis labi, tikai tajā bedrē vajadzēja vēl vietu Ofēlijas Zārkam. Un tad sardze ir tikus paaicināta, kas abas kapračus no bedres ir izvilkusi ārā. Un tagad lai skan pat kapraču dziesmiņu, kā to platē iemūzinājuši Aleksandrs Kortāns un Rihards Pelle. Operas orķestri diriģē Jānis Kalniņš. Un vēl citāts no autora ieraksta partitūrā. Šī dziesmiņa dziedām bez sevišķām niansēm, šķizāk monotoni sev zem deguna dungājot. Kada biju jauno mīlēju man šķita, kur laimīgam nav ļauts nekauns un nevēlēju cita. Bet saltais vecums piesākums un uzlika man ķepu, rop aizrāvā no debesīs, kā zaglis naktī slepu. Ar līķautu apsēdietu neļu šim dārgās ieviņā, kas ķieviņā vaļāga cita. Ar līķautu apsēdietu neļu šim dārgās ieviņā, kas ķieviņā vaļāga cita. Leksim bedre, 1, 2, 3. Kada biju jauns un mīlēju man šķita, būt laimīgam nav ļauns nekauns un nevēlējos cita. Bet saltais vecums piezākās un uzlika man ķepu, prop aizrāvā no zembešīs, kad zaglis naktī slepu.
Ar līķautu, apsēdziet nedēļu, šim dārgam ciemiņam šķiet vai cita ukta. Ar līķautu, apsēdziet nedēļu, šim dārgam ciemiņam šķiet vai cita. Leksim laukā, 1, 2, 3. Beidzama opera no Jāņa Kalniņa, opera Ugunī. Kā raksta autors, par Ugunī komponēšanu sāku domāt Nacionālajā teātrī, strādādams par muzikālās daļas vadītāju. Esmu tuvojies šim sižetam ar lielu mīlestību un rūpību. Mūzikā esmu gribējis vairāk izcelt teatrālo elementu. Arī šajā operā Janka ir iecerējis iepīt kaut ko jautrāku, bet šoreiz ne pašu komponētu, tāpēc viņš raksta vēstuli Zeltmatim, rakstniekam un skatuves mākslas pedagogam. 38. gada 23. septembris. Esat sirsnīgi sveicināti. Strādāju pašreiz pie savas 3. operas Ugunī Zaļums svētku skata un ienāca prātā kāda diena diezgan ilgi atpakaļ, kad jūs man nodziedājāt tāpat vien jokodamies kādu vecu latviešu ziņģi, kuras motīvs, protams, neizdzēšam iegravējās atmiņā un to nekad neaizmirsīšu. Tā ziņģi sekoja. Krogus Anna Gulta Taisa. Viņai ļoti jauka un savdabīga ar savu mainošos taktu iedalījumu sākumā, katrā taktī 3 ceturtdaļas un 4 ceturtdaļas. Lielisks arī bez galda dīvainais piedziedājums. Šī ziņģi man nodaļa skatā, kur lapenē žūpo Sutka, Vīskrēls, Pavārs un Edgars. Situācija no manis izdomāta šādi. Sutka dzied 1. pantu, Vīskrēls 2, Pavārs dzied 3. pantu, visi kopā vēl 2 pantus. Edgars sēž drūms un nedzied līdzi. Mans lūgums nu būtu sekojuši. Tā kā man negribas pašam pielāgot, piegudrot vai sameklēt iztrūkstošos pantiņus, kas faktiski sakot ir tikai īss 4 vārdu teikums, Krogus Anna Gulta Taisa aicina mani klātgulēt, un starpā aizvien paliek tas pats drastiskais piedziedājums. Es jūs ļoti mīļi lūdzu atrakstīt man šurp uz vīni pārējos pantiņus, kurus jūs man toreiz netikāt priekšā dziedājuši. Ja tādu nav, vai arī neatceraties tos vairs, esat tik mīļi un piekombinējiet kaut ko lustīgu klāt. Kā turpinājumu, jo man pašam negribas sajaukt šo jauko stilu. Jums, kā šīs jaukās ziņas atjaunotājiem un arī atradējiem, šī melodija nav nevienā krājumā, kā arī iztrūkst latviešu folkloras krautuvē, būs visvieglāk piedomāt turpinājumu šiem 2 pantiņiem, ja tādu nav. Es negribu ar svešu mantu lepoties, neesmu arī nekad plaģiators bijis. Un šo dziesmu viņi izmantoja tikai tādēļ, ka viņi ir retums, labi iedarsā savu pusvācu, puskrievu žargonu attiecīgā laikmetā un partitūrā. Un partitūrā, tāpat kā programmās, grāmatiņās būs ierakstīts melodiju un tekstu nodziedāja rakstnieks Zeltmatis. Ceru, ka man lūgumu ievērosat, par ko jau iepriekš atļaujos jums no sirds pateikties. Zeltmatis, šis te ziņas dziedātājs. Cits starpā Janka ar Zeltmati sastrādājušies Nacionālā teātrī nevienreiz vien, jo Jānis Kalniņš ir rakstījis mūziku 2 Zeltmata lūgām, Indulim un Antiņa galmām. Kā norāda Zeltmata piezīmes vēstules, 1. oktobrī iesūtīta atbilde, un 5. novembrī Janka atkal raksta Zeltmatīm. Mirši paldies par atsūtītiem pantiņiem, kuri man visi ļoti patika. Pateicos arī par aizrādījumiem attiecībā uz piedziedājumu noslēgumam izsēkli manā redakcijā. Protams, ka izlabošu to, jo melodija jāskan uz mata, kā tauta to dziedājusi. Cerēsim, ka publikai arī tā patiks un paliks populāri, jo savdabīga viņa ir ļoti, galvenais nedzirdēta spriša un jēstra. Esmu ierīkojis interesantu pavadījumu katriem 2 pantiem savādāku, lai neatkārtojas un nepaliek vienmuļi.
paliek, kad sirsnīgi sveicināti un uz drīz redzēšanos Rīgā ugunī pirmizrādē un pēc pirmizrādes. Jūs pateicīgais Janka. Jānis Kalniņš savām operām solists izvēlās pats. Kā diriģents to, protams, viņš var arī atļauties. Kristīna dzied Vilma Briede, Edgars ir Maris Vētra. Mums interesējušie varoņi Sutka, Vīzkraus un Pavārs, 3 raksturu lomas. Un šeit viņi arī ir redzam Gustavs Neimanis, Aleksandrs Kortāns un Alberts Werners. Kā izrādu mūziku raksturo kritiķis Jānis Cirulis, Sutka iesāk savu atjautīgo dziesmu par Krogus Annu. Šis dziedājums nav komponista oriģināls, bet kā partitūrā minēts Tautas Ziņķi, kuru viņam dziedājas rakstnieks Zeltmatis. Spriežot pēc melodijas rakstura, tā drīzāk īsti tautas dziesma kā ziņķi, kaut arī trallu vietā ir dīvains teksta mistrojums. Krogus Anna gultu taisa, Krogus Anna gultu taisa, oi tī ņimiņģi dinušku, staipada vaipada ģēģeru jaunskungs, vizi gūt. Šo brašo dziesmu iesāka Sutka viens pats, bet vēlāk tam piebiedrojas visa kompānija, kas, neraugoties uz pienākušā Aldera pretestību, aizvelk Edgaru Maskavas krogā. Jākabs Graubiņš recenzijā laikrakstā Latvijas saraksts vēl atzīmē, latviski elementi, kurus operā dzird, ir maz bet tie saklausāmi tautas dziesmā Krogus Anna, Kristīnas dziesmā un vēl ratā vietā. Acīm redzot, ugunī autors ar mūžas dzīves notālojumu latviskumā nav pārāk aizrāvies. Cits starpā Krogus Annu piemin arī recenzijā par operas ugunī iestudējumu Liepājas operā 37. gadā. Plašai publikai ļoti patika Sutkas Vīzkraļa un Pavāra tercets Krogus Annu gultu taisa, kas nemitīgu aplausu sumināti nodziedāja uz visu. Tātad dziesmu dabūja atkārtot. Lai būtu skaidrs, par ko šeit tiek runāts, jānoklausās pati dziesma un nevar klavieru pavadījumu, bet ar orķestri, jo arī šeit Jankai savā elementā dziesmas pavadījuma iekārtojumā. Tas būs ieraksts no Latvijas Nacionālās operas, jeb tobrīd vēl operas un baleta teātra 89. gada iestudējuma, izrādes ieraksts, kur dziedājums nav tik sterils, bet solists var vairāk izspēlēties un dziedāt ar attieksmi. Un dzied Pēters Grāvelis, Bruno Egle un Kārlis Miesnieks. Diriģē Rihards Valdurs. Krogus Anna gultu taisa, Krogus Anna gultu tais, oi tēģim nidušku staipada vaipada ģēģeru jansku, visi gūt, visi gūt. Ai cinevali klad goleti, ai cinevali klad goleti, oi tēģim nidušku staipada vaipada ģēģeru jansku, visi gūt. Visi gūt.
tam ir vairāki cēloņi. Pirmais jau, ka dziesmām ir lipīga melodija, un tās aizķeras un viegli paliek prātā. Vispār jau muļķības paliek prātā daudz biežāk nekā nopietnās lietas. Dziesmas ir iestrādātas operām, un tas garantē šo dziesmu biežāk atskaņojumu nekā dziesmām solo koncertos, jo šī dziesma tad skan katru reizi, kad tiek uzvesta opera. Kāpēc poķa dziesma un kapraču dziesma ir populārāk nekā Krogusānu gultu taisa? Iespējams tāpēc, ka poķa dziesmu var dziedāt viens pats solists, un kapračiem pietiek ar 2, bet Krogusānu tas jau ir terces, un tur ir vajadzīgi 3 solisti, jau klāt pianisti, 4 cilvēki. To visu savākt kopā nevienmēr ir tik viegli. Un vēl būtiska detaļa ir tāda, ka poķa dziesma un kapraču dziesmas tika izdotas platēm. Dziedāja Kortāns un Pelle, un katrs šīs dziesmas varēja klausīties mājās, pēc sirds patikšanas, mācīties no galvas, dziedāt līdzi vai darīt, ko vien bija lusti un prieks un patikšana. Un visrezumējot, šīs dziesmas ir pateicīgas, kā piedeva gabalu vokālistu solo koncertos, ja tiktu aranžētas arī vīri korim. Cerams, ka ar laiku šīs dziesmas piedzīvos plašāku rezonansi tepat Latvijā. Koncerts skatuvēm, varbūt, ka būs arī savu vietu muzeja ekspozīcijā.